Labvakar. Rakstzīmju virknes. Rakstzīmju virkne string ir datu tips, kuru mēs varam ierakstīt vai ievadīt tekstu. Datu tipu string mēs varam aprakstīt divos veidos. Pirmais var string. Šajā gadījumā rindā var ierakstīt līdz 255 simboliem. Otrais variants kvadratiekavas norādot maksimālo simbolu skaitu. Var s1 string un kvadratiekavas 10. Ar rakstzīmju virkni mēs varam veikt operācijas kopēt, ievietot, dzest rindas daļu, apreķināt garumu, pārveidot rindu par skaitli un citas operācijas. Funkcijas. Standartas funkcijas ir aritmetiskas, ir funkcijas ar parametriem, ir bez parametriem. Piemēram, sin, cos, sqr, t, round, int. Visam funkcijām rezultāts ir ar noteiktu tipu. Funkcija length. Funkcija length apreķina rindas garumu. Iekavas mums ir viens parametrs ar datu tipu string un rezultāts ir integer. Mēs varam vai uzreiz izvadīt rezultātu uz ekrāna, vai izmantot mainīgu, kuram varam piešķirt rindas garuma vērtību. Izveidosim programmu Delphi vīdē. Pirmais variants length garums ir ar konsoli. File new other. No Delphi projektiem jāizvēlas console application. Programmas struktūra ir līdzīga FreePascalam, use, begin un pārējie elementi. Pēc komandas use rakstam globālus mainīgus. Tekstu mēs rakstam pēc komentāra insert code here. Tad programmas kodu mēs rakstam true except elementā. True izpildam operācijas. Ja notiek kaut kāda kļūda, tad izpildas exception. Exception izvadam paziņojumu par kļūdu. Izvadīsim tekstu pēdiņās. Tad apostrofs, pēdiņā, apostrofs, komats s, komats, apostrofs, pēdiņā, apostrofs. Aizvaram semikols. Izvēlas vajadzek, lai redzat melnē fonā astarpes aizvārdam. Izvadīsim rezultātu uzreiz, izmantojot writeLine operatoru. Length un iekavas jānorada parametru ar datu tipu string. Saglabāsim failus, save all.
Laidīsim programmu run. Mums jāievada vārdu vai tekstu. Tad programma izvada un aizver logu. Tad, lai redzat, izvadu uz ekrāna. Programmas beigas jāpierakstē readline. Saglabāsim izmaiņas, palaidīsim vēlreiz. Ievadīšu to pašu vārdu sveiks. Vārds sveiks, garums ir 6 simboli. Palaidīšu vēlreiz. Run. Šoreiz aiz vārdā nospiedošu 3 spēsus, 3 āstarpēs. Mēs redzam, ka aiz vārda sveiks ir vairākas āstarpēs un kopējais rindas garums ir 9. Aizversim programmu, file close all. Uztaisīsim tādu pašu programmu, tikai grafiskā vidē. File new, VCL form application. Delphi. Formā izvietosim elementu label. Mainām caption. Ievada tekstu, ievada lauks. Edit one text, dzēšam ārā. Tad izveidosim programmu ar minimālu elementu skaitu. Rezultātā izvadam, ievietosim otro labelu. Caption. Dzēšam ārā. Klišķinam atpakaļ edit 1 un notikumus events. Meklējam. Notikumu. Un change. Šī procedūra izpildīsies, kad teksts ievada lauka būs nomainīts. Exit one change. Aprakstam mainīgu ar to pašu tipu string. Šajā gadījumā mūsu ievada lauka mainīšanā izvadīs rezultātu. Label 2 caption. Length vienāds. Tālāk apvienosim ar rindu. Un pārveidosim veselu skaitli par datu tipu string
un aprēķināsim garumu. Mainīgajam S jāpiešķir vērtību. Katru reizi ievadot vienu simbolu, mums mainīsies label un parādīs rindas garumu. Citas procedūras un funkcijas. Procedūra delete strādā ar mainīgo, tad pār pirmais parametrs ir mainīgais. Mēs nevaram piešķirt procedūrai nodot parametru apostrofos pierakstot vārdu. Nākamais parametrs ir no kuras pozīcijas. Pozīcijas skaita no viennieka un cik simbolus dēst. Procedūra delete.